Esiet sveicināti Lieldienu priekšvakarā mūsu otrajā raidījumā ar dārzu pa dzīvi. Mūsu dārza namiņā esam uzaicinājuši uz sarunu Juri Zauveru. Dārznieku. Tavu uzņēmumu nosaukums ir Brīvdārznieks. Un parasti tāds smieklīgi vienmēr liekas, kad cilvēks saka, kad cilvēks kāds kaut ko nemāk, tad viņš saka, tas tāds brīvmākslinieks, ar mīnuszīmi, ja? Bet ir arī brīvmākslinieki, kas tiešām ir ar lielo burtu, tādā profesionālā, perfektā nozīmē. Un man liekas, ka tavs nosaukums izpauž tas, kas tu patiešām esi. Dārznieks ar lielo burtu, šis mākslinieks tiešām dārza mākslinieks, dārza zinātājs ar lielo burtu un ar lielu humoru izjūtu. Un tas viss kopā tavā brīvdārznieku nosaukumā arī ir. Un es ceru, ka ar šo raidījumu par tevi uzzinās ne tikai tev patstāvīgie klienti, kur stāv rindā, lai dabūtu pie tevis. Sesija kaut kāda, jā. Jā, lai dabūtu tevi savā dārzā, bet arī tie, kuriem nav iespējas, varbūt nekad netiks pie tevis dārza, kas tevi jau rinda tiešām ir. Juris Zauvers dara visu dārzos, bet tad, kad pienāk pavasaris, ir koku griešanas laiks, it sevišķi augļu koku formēšanas laiks, tad pirmais cilvēks, kas man nāk prātā, kur es iesaku, Juris. Tas ir Juris. Nu, un Juris tagad, kā redzat, ir ar visiem saviem instrumentiem. Pričendaļiem, kā viņus sauc, jā? Jā, pričendaļi. Nu, kā ir? Nu, katram puikam savs hobijs. Savs rotaļlietas, jā. Jā. Šitin ir vēl viens rotaļlieta, par to vēlāk pastāstīšu. Nu, tātad es pirms tātad ievadu mazliet to tulkojumu. Tad pirmām kārtām šis raidījums nav apmaksāts. Tas ir pirmais svarīgākais. Ja? Mēs pēc Antra pazīstam kādus gadus 10, varbūt pat vairāk. Es domāju, ka vairāk. Jo tajā laikā vēl, kad mēs bijām tajā stūrītī, un mēs bijām iesācēji, un es atceros, atnāca tāds viens foršs, runīgs, ļoti atvērts cilvēks baltā kreklā. Darētu tā būt, jā. Jā. Un es tavu vārdu nenofiksēju vēl un ierakstīju apzaļumotājs un iekavās runīgs. Nu, tas laikam pavada bet tādā pozitīvā mūžu, jā. Nu, tas ir tāds, ja tādā, tāds jogdaris neierakstīju, es varbūt būtu ierakstījis jogdaris, jā, bet tādā pozitīvā nozīmē. Un es to pozitīvo, to piebildi nevar noņemt tev vēl joprojām, ja, un tas tā vajag forši. Nu, lūk, tas tāds mazs noslēpums par man telefonu. Vēl pie tā ievada, ko tu minēji, ka saka dārza meistars vai kā tur tam līdzīgi. Es jau daudzas lietas, kā jau ar kaut kādu dzīves briedumu saprotu, ka es ļoti daudz nezinu. Un jo tu it kā vairāk apzinies, ka tu kaut ko zini, jo tas nozīmē, ka vēl kaut ko nezini. Tāpēc ir lietas, kuras, teiksim, vai dārza projektēšana, kurā, teiksim, es nejūtos tik spēcīgs, ja, teiksim, es vairāk esmu perfekts tādā ziņā, kad, ja ir projekts ierīkoju, ja, kā saka, gan katru gadu mazāk. Tāpēc, kad izvēlos, vai man tas ir interesanti, tas projekts ir pietiekami interesants, vai tas ir tāds, kas saka, paņem buldozeri, nostum un satais, ja. Laikam tas vadmotīvs, noklausoties iepriekšējo tavu ierakstu, kad tiešām tas to man darbošanos dzinulus nav nauda. Ja? Tā nav mazsvarīga, bet tas nav pirmais. Tas ir varbūt tos otrais, trešais. Pirmā ir tā patikšana un tā savstarpējā ķīmija. Tāpēc jau arī mēs šeit satiekamies, ja? Lai, kad ir patīkami pavadīt laiku, ja, ko var it kā citur arī veltīt, ja, bet tā ir tāda patīkama saruna, kurā mēs viens otru papildinām, ar kaut ko dalamies, ko mēs varbūt tās nojaušam, bet īsti vēl neesam guvuši pārliecību un iegūstam to tā kā, apstiprinājumu kaut kā, vai arī noliegumu kādam. Arī, jā. Es zinu tikai to, ka laikam mēs esam tie laimīgie cilvēki, kuri varam dzīvot hobiju dzīvi savā ziņā. Jā. Protams, tā vienā brīdī tā kļūst par rutīnu, drusku jāatpūš un tā tālāk, bet mēs varam dzīvot savu hobiju dzīvi, un ir tā milzīgā privilēģija ar hobiju dzīvi arī nopelnītai maizītei, un tā kā man viens no poļu sadarbības partneriem, viņš teica, Antra, mūsu jomā mēs nekad nebūsim ļoti bagāti, bet mēs varam būt ļoti laimīgi. Nu, es tur varētu piekrist, jā. Un te ir tas tāds brīnišķīgs brīdis. Protams, tā ir tāda iekšējā mūsu
virtuve, dilēma mūžīgā, katru gadu, un vasaras otrā pusē, tu pat nezini, vai tas ir hobijs, un vispār tas ir tā, un tāds, Tiksim tā, tas nenoņem grūtumu, bet atkal tas pavasars, tu noglaudi to augu, un atkal aiziet viss, vai neaiziet. Redz, es zinu to, ka tiešām, kā tu saki, tu it kā ar vien mazāk kaut ko saki, ka tu māki, bet īstenībā, protams, ja vajadzētu, tu visu varētu darīt. Ja? Bet es gribētu šajā raidījumā, tā kā tas ir koku griešanas laiks, protams, vai ne? Drusītiņi tev patrobulēt un izjautāt lietas, kuras man katru gadu jautā, kad atnāk cilvēki. Mēs pagājušajā gadā mēģinājām uztaisīt vienu video, man nesanāca tur līdz galam viņu uztaisīt, ja, un atkal otrs mūsu mēģinājums par koku, par augļu koku un vispār koku griešanu. Protams, tagad ir dažādas kursus rīkot, tur uztaisa kaut kādas seminārus lielos un tā tālāk, ja, kur ļoti labi, ka tādi ir, un daudz to apmeklē, bet daudz to visu meklē internetā. Un tas ir viens. Protams, mēs šodien to nevarēsim visu izstāstīt. Tas ir otrs, tāpēc, ka tad seminārs visu dienu tāpat atnāk. Nebūs ja ne balta lapa, bet... nebūs interesanta auditorija. Jā, to mēs nedabūsim gatavu. Bet es domāju, mēs šo te varētu sadalīt 3 daļās. Pirmo daļu es gribētu, lai tu izstāstītu pavisam iesācējiem. Tu zini, ka mēs ar iesācējiem mēģinam tā iekustināt un lai saprot, iekustināt. Cilvēks atnāk, viņš, man ir pirmais mans dārs, es sapirku tur ābelītes, plūmītes, bumbierīšus, tur vēl nezinu ko, ja, es esmu iestādījis, ja, un tad viens moments, ja, es griezīšu tad, ka būs kā 10 gadi, ja, tā, tas ir pirmais moments, ja, paaugsties, vai nekad negriezīšu. Tad, kad nolūzīs. Tad, kad nolūzīs, jā, un jo kuplāk, jo labāk paņem, un, šīs jautājums, tā kā ieteikumu iesācējiem, tas būtu pirmā daļa. Otro daļu es noteikti gribu vēl pavilkt tev uz to tēmu par to, ko darīt tad, kad tie dārzi nāk mūsu rokās, kad ar tām lielajām ābelēm, ļoti skaistajām, kuras neražo, it kā gribas, lai ražo, bet lai saglabā vēl šo skaistumu, ja? Un trešais vispār, ko tu gribi pateikt cilvēkam, ko vajag, ko nevajag, un vispār, ejam uz priekšu. Sākam jau ar iesācējiem, tagad ir tas pavasars. Visi skrien, Latvijā ir nopērkam parasti mazas ābelītes, ja? Mazas ābelītes, mazas, kaut kāds izmērs, ko mums tirgo. Kāds, protams, grib, lai atved no Holandes, tur Polijas lielu pīcku, ja? Jā, tāds, arī tā var darīt. Jā, tādi, ja? Un tavu pieredzi šī te, tavas acīm redz, ko tu redzi kļūdas, kuras ielaiž cilvēku, par šito tēmu. Jā. Kļūdas, tad sanāk, ka tā ir normāla lieta. Ja nekļūdās, tad, teiksim, faktiski ne pie kādas atziņas un pieredzes nenonāk. Arī man ir bijušas kļūdas, teiksim, un es varētu teikt, ka, ja es augļkokus sāku veidot, kad man bija kaut kādi 15, 16 gadi, ja, tad šobrīd jau, teiksim, es varu teikt, ka ir 40. gads. Kurš tev vadīja tajā visā? Mums bija 3,5 gadi jāmācās Buldurs Ogas tehnikamā. Tu no tā vecuma, tā kā, jā? Jā, mums bija pirmās prakses, mums bija 2. kursā, tad rēķini iestājos, tad ir, man liekas, ka bija 15, tad, jā, vasarā, un tad 16 jau bija 2. kurs, un mums bija pirmās prakses, mums bija, Bulduros bija dārs tehnikumā, kurā bija audzēkņiem ļauts, kā saka, baudīt visus darba augļus. Gan tos saldos, kas ir zemeņu lasīšana un mētāšanās ar netik gatavām vai pūšām, ja, un kura precīzāk trāpīs, gan arī pārēšanās, un liekas, ka tu nekad vairs tās zemenes neēdīs, bet pēc pusdienām aizēju un neēd atkal. Un tieši tas pats mums bija pavasars, kad vēl sniegs bija, mums bija jāiet uz tiem dārziem, un tad pēc lekcijām, kuras bija tā kā ievadā iedotas, ja, tad bija jāveic praktiskie darbi. Un tad jau tur sanāk, ka katrs tā kā, visiem tā kā lekcija viena, visiem, teiksim, tā kā ir ievada informācija viena, un tad, teiksim, tad es mēģinu sevi novest tas, ko mēs runājām, iesācēji. Un iesācējām faktiski ir tomēr jāizlasa pamata informācija, ko var nopirkt ļoti labās augļkopības grāmatās, kuras ieteiktu izlasīt, un kura viegli lasām, kura nav tik daudz zinātnisko pamatlietu, kas ir tā kā daudzreiz grūti uztveramā, vai pat juristu valodā, kā es saku, aiziet uz tiesu
un tad tu saproti, ka tev vajag tulku. Līdzīgi ar tām zinātniskajām grāmatām. Jā, precīzi, jā. Tad es mācos augļkopību, kas ir iznākusi, man liekas, jau 5 gadu atpakaļ Māra Skrīvele ir tātad, pār 70 gadiem, man liekas, ka viņai bija, kad viņa to grāmatu formēja, un viņai bija tas, kas palīdz to visu. Un tā ir ļoti laba grāmata. Viņa nopērkama, tā ir nopērkama, jā, viņa diezgan biezi visu ir ābolīts un rakstāts. Es mācos augļkopību. Un to noteikti, ja grib kaut ko darīt, es pat ieteiktu to darīt pirms izvēlēties to stādīšanu. Paskatīties to grāmatu un vispār, tad mēs ieliksim varbūt komentāros, ieliksim šo grāmatu, atradīsim kopā pēc tam. Jo, teiksim, sevi tā kā, man sanāk noresetot sevi un tā kā sākt no nulles, kā man būtu bijis. Un es par to padomāju, pirms es braucu pie tevīm, un faktiski sanāk tā, tev jāatšķir, kas tad ir, tev dod ražu no tā zara, un tev jāatšķir augļu zariņu, lai tu neizgriez augļu zariņus. Es pat biju pie savas radinieces, kura pagājušajā gadā mani uzaicināja, šogad viņu sasparojās, es viņu teicu, var taču veidot. Un es aizbraucu un skatos, kāpēc tu augļu zarus izgriezi. Viņš saka, kā viņus atšķirt? Tad sanāk tā, ka tu... Pēc tās grāmatas sanāks. Pēc tās grāmatas tos augļu zaru tomēr var atpazīt. Jā? Jo, lai neizgriež to augļu zarus, teiksim, tā ir, kā saka, tev staigāt arī jāmācās to rāpošanu, jā, un velšanos. Līdzīgi ir ar to, ka tev tomēr ir, neviens tev karotīt mutē neielies. Tev ir tomēr tik daudz ir jāspēj atrast informāciju un izlasīt. Nē, es esmu par to, ka te ir tāda interesanta situācija vienmēr dārzā, ka tad, kad mēs iegādājamies sunīti, ja, tur vai kaķīti ienāk mūsu ģimenē, ja, mēs sākam interesēties, ko viņš ēd un tā tālāk, ja, vai bērniņš, ja mēs pat aiziem tur kursos, tur kaut ko pirms zemdību un tā tālāk, jā, un arvien vairāk, ja. Un par dārzu es vēl joprojām ir šī situācija, kur cilvēki tā kā, kas vai ieliek zemē un viss, ja? Tāds, un par augļu koku ar tas pats. Es uzskatu, ka tieši tāpēc ir tas jautājums par augļu koku. Ja tu par viņu neinteresējies, tad labāk nestādi. Es varu teikt, ka es no vienas Facebook grupas atsakojos tieši tāpēc, ka es jau kļuvu, teiksim, varbūt tās ne pārāk tolerants tai auditorijai, jo es teicu, ka vismaz elementārās lietas var izlasīt grāmatā, kas, teiksim, ir sākotnēji, kad vismaz priekšstats iegūt, pirms tu uzdod tos jautājumus. Bet tāpēc es, teiksim, tanī ievad lietā, kas ir par iesācējiem, es gribu teikt tā, ka, jums tas pirkums un darbs, teiksim, tā iestādīšana konkrētā vietā būs daudz produktīvāks, ja jūs būsiet vismaz par augļkokiem palasījuši. Vai ne? Ja? Jo tur ir tā, viena lieta, ka es stāstīšu par kaut kādu stādīšanu un griešanu, bet tur ir ļoti svarīgi kopēji apstākļi. Tad jums ir dārs ar lielākoties tomēr ir ar ierobežotu platību. Un tur ir atpūtas zona, tad ir kaut kāds mazdārziņš, un tad ir kaut kur iebakstīta augļkoka un augļku rūmi, ja? Kur vai pēc projekta vai pats iedomājās izdarīt. Kas nevienmēr atbilst viņu dabiskajām labākām augšanas vietām, vai gruntsūdens līmeņiem, vai kaimiņu žoks, vai liels koks, vai bērs stūmā mēs iestādām strūns labi ābeli, bet iestādām krumēleni. Un krumēleni iestādām tā, ka, teiksim, taču attālums līdz žogam ir 2 metri, kas tad tur ir, bet tas bērs ir resnumā 70-80 centimetri un paskatāmies uz vainagu. Un ja vainags iet platumā, tas nozīmē, ka tie saknes ir tur patās. Mēs tā kā iestādām un to labumu paņem bērs, ja, nosmeļ. Tā brīnās, kāpēc nekas nesanāk. Jā. Un pa krūmelēm man ir īpašs stāsts, ko es esmu tā kā pie tām daudzām lietām novērojis, kad tas ir tas, tā kā pēc grāmatvedības nomenklatūras mēs esam 7 vai 3 vai vienalga vienu krūmelēni iedabūjuši zemē, kā es gribētu teikt. Un kaut ko tanī vietā, kur pirkuši, esam vismaz noklausījušies. Un lielākā tas klupšanas akmens ir tāds, ka, ja mēs vismaz tanī pirmajā stādīšanas brīdī esam to skābās kūdras maisu atļaujušies nopirkt,
caur zobu sāpēm, ka, priekš kam? Nevajag. Tad, Vismaz, tāds, maziņāks nav. Jā, un kāpēc pa 7, kāpēc ne pa 3? Un sanāk tā, ka tas, kas pārdod, teiksim, to lielāko stādu, tad faktiski tā raža teoretiski jau varētu būt tai pašā gadā, ja tu tagad iestādi viņu pavasarī, ja, vai vēl, teiksim, tur ir tā, kad vēl pirms ziedēšanas, vai tagad arī podos var pirkt visu sezonu, ja. Bet tad tas 7 vai 3 eiro ir liela atšķirība jau pirmajā gadā. Un vēl, ja par tām krūmelenēm sīkāk, tad lielākoties, ko es esmu pamanījis, ka krūmelenēm vienai lielai daļai nepatīk, kad tās, kājas vai kaklas stāv ūdenī. Ja? Un lielākoties tad tie stādījumi, lai taču izskatās viss pēc viena reljefa, ir iestādīts vienā līmenī ar zālienu vai esošo grunts līmeni. Un tad sanāk tā, labi, ja vēl tur tā kā ir, gruntsūdens līmeņi nav augsti un nav kaut kāda reljefa pārkritiena, kur tas ūdens satek. Bet es esmu tepat nesen redzējis, kad, es aizbraucu kaut ko citu darīt, tur glābt tūjas, kas ir izgāzušās no sniegus, ja, vai kādu citu koku savilkt, ja, un skatos, kad, aleluja, tur grāvī stāv, ja, tās krūmelenes. Un labi, ka tur ir kaimiņu dzīvžoks, virsū ir lielās ābeles, ja, saules, tad krūmelenēm nav, ēna ir garantēta. Bet ziemā ir. Un ziemā viņa ir, jā. Ja teiksim pa krūmelenēm. Tas tā kā arī pie augļkopības. Bet tur tā griešana sanāk ir, es arī ilgi, kādus 5, tā kā, arī tādu, es varu iedomāties, kā ir būt, ka tu nezini, ko darīt, kā griezt. Tu pienāc pie tā krūma. Pienāc un bet tur taču ir pumpuriņi. Un, teiksim, tagad es pamanīju, šogad, pagājuši gadu ir ļoti daudz video, kur, teiksim, tad ir Salaspils, krūmelenes, ir parādījuši, kā izgriezt. Ir arī Pēterim Heimanim, kas ir uz pūres pusi arī, kā viņš, teiksim, to veidošanu veido. Viņi tur ir, kas saka, dienā to nodarbojās. Es, teiksim, tā kā... Par vienu kultūru, tas ir pilnīgi citādā. Viņa, ne tikai Pēters, teiksim, ir arī beidzis Buldurs savā laikā vēl pirms manis. Viņam tad ir, Pēters Heimans ir kokaudzētāju, kur viņš audzē daudzus un kvalitatīvus stādus. Un, nav par katru cenu, kas man patīk, par katru cenu paņemiet jau, piepārdošanu. Ja? Viņš, teiksim, necenšas piepārdot. Un kāpēc tik garš pastāsts, jau pats aiztinos no tā pavadiena, bet... Respektīvi cilvēki, kuri ikdienā to dara, kas audzē lielas platības, viņi jums pateiks savus atlikumu. Tu jau vari noskatīties to garo video kaut kur citur, ja? Un viņš saka, šito, bet cilvēks, kas pienāk klāt, viņš apjūk. Tik un tā, viņam saka, uz 2-gadīgiem, uz 1-gadīgiem dzinumiem būs raža. Viņš saka, kā tu atšķirt, kurš ir tas? Un faktiski sanāk tā, ka, tanī kokaudzētavā tev var, kur tu pēc to stādu, vislabāk jau tur, kur tūmā, vai arī cilvēkam, kas ir, bišķi, parāda kaut kādas, lietas, pamatelementus. Tas tā kā mēs kaut kādu inventāru pārdodam, kādu šķērs vai, teiksim, putekļu sūcēju. Viena lieta, ja labs pārdevējs, viņš, teiksim, parāda, kā tur maisiņu nomainīt, kā filtrus nomainīt un tālāk, nevis tev atdod, un instrukcijā viss ir iedots, jā? Es jau tagad no personīgās pieredzes zinu to, ka tā pavasarī, ka tā rinda stāv, tu īsti izstāstīt nevar, un tāpēc paldies Dievam, ka mums ir tāda Facebook un vispārējie, ja, ka tie paši krūmeleņu audzētāji tiešām liek šobrīd tos video un parāda, kā tā ir ļoti tāda forša lieta, ja, bet redzi kā par augļu kokiem pašiem, piemēram, ābelīti atnāk mūsu ģimenē bumbierīt un Jā, es novirzījos no tās tēmas. Nē, ļoti labi, mēs ejam apkārt. Šobrīd vēl nedod šo te padomu. Atnāk, teiksim, tā pīca, pavisam konkrēti, tāda pīckiņa, ja? Vai liksim, vai dubultais, vai kas, ko darīt? Facebooks maita, un YouTube's tāds pats pēdiņās, protams, kad tu, teiksim, esi tur, teiksim, atzīmējies, ka tev tas interesē, viņš piespēlē tev, jā? Un es tik skrūlēju, skatos, tur kaut kur Ukrainā vēl kaut kur griež, jā?
redzi, tu esi piesakojis, bet visdrīzāk tas cilvēks, kurš nopērk savu ābelīti to, ja, viņam nav tik dziļa šī te interese, ja? Nav tik dziļa. Man arī visu laiku met pa magnolijām, tad vienalga, ko es skatīšos pa mašīnām, man izmetīs magnoliju pēkšņi, ja? Tu kaut kādā momentā esi interesējies. Tad jau sanāk tā, kad cilvēks, viņš tā kā ir, pieksim, kā es teiksim, arī šeit tad uzķeros uz kaut kādas lietas, kas man patīk, plūmi kaut kāda, ja? Plūmi, kurējā šobrīd ir Latvijā izaudzē, respektīvi selekcionēta, ja? Grāvīta, Iveta ir selekcionāri, un kad vajag to nosaukumu, es sapratu, ka pavasarī nosaukumu pēkšņi aizmirsās. Nē, viņi visi, paldies Dievam, ka tev arī. Bet pie tam, ja to raža normē, teiksim, tā plūme, es biju aizpagājuši gadu uz degustāciju rudenī, un tā plūme ir šitik liela, dzintara krāsā. Un es gribu teikt, ka tā olplūme uz šito plūmi, gan jau atcerēšos, ir šitik liela, ja viņi normē, un garšo, teiksim, no kauliņa atdalās. Ja mēs neatcerēsimies, mums ir vēl iespēja vienmēr pierakstīsim klāt šeit. Un tad ir tā, kad cilvēks ierauga kaut ko, ka baigi foršais, vai nu tās ir degustācijas Āgenskā un Tirgu, kur Dažkopības institūts ir, un viņš ierauga to šķirni, bet tur ir veseli pakārtotie sektori, kas ir, cik platu vainagu veido, ja? Vai tev vietas pietiks, vai, vieta ir viens, otra lieta, kad platus vainagus vai šaurus vainagus, kā tas iespaido ražošanu. Ja, teiksim, augļkoks veido stāvus vainagus, dārzniekam ir jāveido viņš platāks, tāpēc, kad uz lēzenākiem zariem ir vairāk augļu. Viņš neizsauļojas, neizgaismojas iekšpusīt. Un viens ir sauļošanās, izgaismošanās, otra lieta, kad to saknē barības vielas nāk uz augšu. Un uz zariem, kas ir lēzenāki, viņu darba uzdevums ir uz augļiem. Tie, kas aug taisni augšā, viņu uzdevums ir augt augstumā. Līdz ar to, tu negrib tev tād jāzina tomēr, kā izgies. Negrib jāinteresējas, vai ne? Un te jau sanāk, ka tu vari pateikt, teiksim, vienu lietu, kas ir pa augļu kokiem, kuros ietilpst gan kauliņu koki, gan sēkliņu koki. Kauliņu koki, tātad mums persiks, aprikozes, plūmes. Tad, kur kauliņš iekšā. Kauliņš iekšā. Gan jau, ka vēl kaut kā, nektarīni, kas ir ļoti populāri, cik skaisti, jā. Zied vismaz skaisti. Un starp kauliņkokiem tad ir saldieķīši un skābieķīši. Un sajauktu galvu, viņus neveido vienādi. Lūdzu. Ja? Lūdzu, pat un te jau ir pirmais ķīsels. Ja? Tad sanāk tā, ka saldiem ķiršiem viņi aug agresīvāk, viņiem lielāks vainags, lai tu var arī uz pundu. Viņš ir riktīgi liels, viņš ir savā ziņā pat mazais. Un tur ir tā kā divpakāpi kopšana, ko tā kā cilvēks parastais grūti tā kā sev pieņemt, jo mums visiem uzskats, ka viss veidojas pavasarī. Visu vainagu veidošana augļkokiem ir pavasarī. Aha, šitais agrīvēt. Un tad ir tāda lieta, kad saldiem ķirsim sanāk, ja mēs viņu aizlaiduši, kādu man bieži vien sanāk viņus satikt, tad to galotni lielāko, ko mēs ceļam nost kopā ar ķiršu rāžu. Tā ir viena tāda liela būtība, ka tev ir liels tas koka vainags, kurā tu viņu neesi spējis savākt laicīgi. Bet ja mēs atgriežamies pie mazajiem, tad faktiski tur ir atkal kaut kāda abecīte, kurā tev ir jāveido tas koka vainags atkal pa kaut kādiem stāviem, es varētu teikt. Un nākošais, ka tavs augums nosaka, cik tev augstu to vainagu vajag. Arī to var turēt. Un to tas sanāk pie tā, ka tu piegriez un veido, tad tu arī izveido. Un te jau sanāk, ja mēs tā kā iedodam visu, kas dara visiem, tas nedara nekam, un tāpēc, ja tiešām tam cilvēkam ir tā interese, un man uz tiem vairāk ir nevis uz tie, kas pieskaries un aizskries un aizmirsīs, tad tomēr arī es braucu uz Dobeles izmēģinājumu, Dārzkopības institūti, un es eju tās meistarklases. Es sevi pārbaudu, pie reizes praktizēju, jo tur ir citāda veida šķirnes un kultūras, un atkal varbūt vairāk koptas, ja, un es atrodu katrā meistarklasē, viņi izsludina, un tur nav tas cipars fantastiski dārgs, tie kaut kā 30. Cik viņi bieži izsludina? Viņiem tur, ja nemaldos, ir pavasarī kaut kādas 4 ir, un tad ir vasaras kopšanas. Vienkārši jāsako Facebookā visdrīzāk. Dārzkopības institūtā ir fantastiski speciālisti, kuri vienkārši uz to urbu. Viņiem, teiksim, lūdzu, tātad. Gribam augļkoks, atkal ir variants, ja, kurā aiziet pačām līt augļkoks. Un tur, teiksim, sanāk, ka tu ej dārzā,
tev ir pašam savi instrumenti, un tu ej speciālisti kopā, un viņš tev stāsta, rāda, tu uzdod jautājumu, tu satiec tādus pašus dundukus vai, teiksim, nu, tā kā bišķīt gudrākus vai, teiksim, tādus, un tā ir tā savstarpējā ķīmija, kas ir tā, darbs grupā. Viens kaut ko, teiksim, otrs kaut ko, kā tu? Un tad ir tā, ka tu iegūsti tādu mazu pārliecību, viens, ko es tev stāstu te, otrs, ka to ar savām rociņām, bet šitā bija. Un tad tu pienāc pie tā koka, un tu tik šausmīgi neapjūti. Tu vismaz sāc, un tad, kad tu esi iesācis veidot, tu iegūsti to, nu, tu kaut ko nogriezīs varbūt pa daudz, kaut ko nepareizi, bet tad tu, ja tas ir tavs koks, tu varēsi, klausies, kā tagad šitanī sezona aizgāja, un tu pats redzēsi tālāk. Ja tas nav atkal kampaņa veida pasākums. Nu jā, atkal tas ir tiem cilvēkiem, kuri tiešām iet šo te dārzu kā atbildību, kā izjūtu, kā savu dienas grāmatu, kā savu hobiju. Tā ir fantastiska lieta. Ja dažādos līmeņos, protams, bet es zinu, ka tomēr cilvēki ir sākuši ļoti interesēties. Pēc Covid jā, baigi pagrūti. Fantastisks laiks tāds, jā. Savukārt tie, kuri, viņiem ir tā, kā tu ieteikti, tiksim, viņiem ir savu citi darbi, viņam dārs ir, tiksim, drusku viņš to dārznieku ņem savā ziņā, ir kādi, kas māk kopt, ja, paši tur puķīts un tā, bet augļkokus, ne visi to māk darīt, būsim atklāti, ir tā. Un faktiski, ja šis dārznieks vai šis, kas kopi dārza kopējs netiek ar šo kociņu to galā, kā tev liekas, kurā brīdī būtu vēlams šo te speciālistu, no kura brīža speciālists būtu jāsauc? Ir tas, nopērkam pirmais gads, mēs aizbraucam vienalga uz zemnieku saimniecību Liepas vai uz Pīlāģiem vai tur depo nopērkam kociņus, tur viss kaut kur jau viņi ir. Kurā brīdī būtu pirmo reizi jāpasauc to speciālistu, lai tā normāli aug? Jo parasti jau viņus tomēr mēs pērkam tāpēc, lai mums būtu raža, ja? Ne tikai smukumam, vai ne tāds. Visi grib izdzīvot pēc tam jau dzīvē gadiem. Es jau skatījos tavu lietu par kokēda hortenzijām, ja? Vai krūmēda hortenzijām, kā ieveidot krūmu. Ļoti līdzīgi ir ar augļkokiem. Kad kokaudzētājs nav nevis nav ieinteresēts, bet viņu gala patērētājs klients ir, es viņu varētu teikt, ka neinformēts vai neizglīts, vai viņš nezina, ko īsti grib. Un vai arī ir priekšstati, kad ir kaut kādi zari saveidojušies, vienalga kādi. Jā. Un vienalga cik augstu. Tad ir Tad ko maksāt. Jā. Ja, teiksim, ir tāds stimbuks kaut kāds, tā kā šitādi suņa asti kaut kādi. Tas neskaitās. Tas jau nav, pa ko jūs naudu prasat? Kad faktiski viņš jau ir uztaisīts tāds, kā viņi varētu iestādīt. Līdz ar to kokaudzētājs arī Dārzkopības institūts pārdod tā kā subproduktu, kurā tā kā vēl būtu nauda jāiegūda, lai tas cilvēks saprastu, ka viņš ir nopircis kaut ko vērtīgu. Un tad sanāk, ka tu iestādi faktiski, ja tas ir stāda, bāc visus gadījumus neparedzējis, bet faktiski pēc iestādīšanas arī, ja podos liek, ja, pat tagad ļoti daudz izplatīts, kad sapodo un stāda tos augļu kociņus. Tad paskatīties, vai tas ir tai podā nav pārsēdējies, vai tās saknes jau nav savijušās. Tas ir jādara aptinušās tā aprīņķi. Tas tie, kas nezin, teiksim, tad ir tā, ka tad, kad podiņā mums ir ļoti jauki, ka augs ir podā, bet vienā momentā, ka viņš sāk dzīt riņķīt te ap to poda maliņu un sāk sevi žņaukt. Tad tādu izvelkot ārā no poda, mums viņu jāatbrīvo. Ja? Mēs nedrīkstam vienkārši to korķīti iebāzt iekšā. Ja? Un te ir jāzina, kurā brīdī atbrīvot, ja tās lapas ir lielas. Mēs nevaram raut to sakni nost, nežēlīgi. Nav jau viņa bet viņa sanāk, teiksim tā, ja viņa augļkokiem, es neesmu tik traki novērojis. Jā, nav, man liekas, kas nav. Bet tas ir pirmais un sanāk, kas ir vēl, pirmais ir tad stādu izvēle. Tātad kvalitatīvs taisnes vai, teiksim, tur viņš var būt kāds potējums, kas ir bijis, teiksim, svarīgs uz augstāks. To es varu, teiksim, sīkāk pastāstīt par kaut kādām aprikozēm, par resikiem. Mēs šitām lietām, kas ir dēļ tās sala zonas, kas ir Latvijā. Mums virs 70 centimetriem, kurā ļoti daudz mums gan dekoratīvie, gan augļkoki cieši no tā sala. Tāpēc ir visādi veidi, kā viņus ilgtermiņā var, teiksim,
tie, kas meklē eksodus, ir Dārzkopības institūtam arī tādi. Es tā kā reklamētājs, bet man patīk. Nē, pareizi. Patiesība ir kā. Tu jau zini, ko mēs darām. Mēs reklamējam visu kaut ko mēs uzskatām par labu esam. Mēs gribam aizvest, tā kā stāst vienu visu, ko tu novirzījos no tēmas, sanāk, ka faktiski tam iesācējam ir, ja ne jāpasauc, tad, teiksim, ir viņiem kaut kāds dārznieks vai nav dārznieks. Tad, teiksim, tādā kokaudzētavā vajadzētu pajautāt. Es šitādi iestādīšu, kad man jāgriež. Es domāju, ka tā būtu pirmā lieta. Tā būtu laikam pirmā. Un tad viņš pat arī paņem un piegriež. Ja vai viņš, teiksim, saka, līdz šitam pumpuram nogriežiet, un tad jūs veidosiet. Tā ir, kā saka, tāda laba pārdošanas prakse, ko vajadzētu iedibināt. Jo cilvēks iestāda, viņš viņu atstāja, un tad viņš aug, un kad smuki zariņi, kāpēc es viņu griezīšu. Un vēl kuri kļūmi, ka ļauj pirmajā gadā stādīšanā ziedēt. Jā. Ziedēt. Ļoti daudz uzskata, ka tos vēl varbūt ir tikuši līdz tam brīdim, ka pirmajā gadā noņem augļus, bet ziedēt atļauj. Tas, teiksim, sanāk, kāpēc to nevajadzētu darīt, tāpēc, ka tas ziedājums metnis, viņš iznes daudz barības vielas, kas mums ir jāvēl pirmajā gadā, lai iesakņot. Tātad atceramies, pat vienalga, cik mēs lielu iestādam kociņu, vienalga viņam ir kaut kāda saknes kapacitāte. Ja mēs esam iestādījuši, ļaujam viņam izveidot dārzā mūsu vidē saknīti un neļaujam pat ziedēt, mēs izknievjam ziediņus. It sevišķi tas attiecies, manuprāt, pie visiem šiem eksotiskiem. Ja mēs viņu ļaujam, tur ir čau. Īpaši, jā. Un kas ir eksotiski? Kāpēc viņi ir eksotiski? Tāpēc, ka persika, aprikozes, nektarīni, nav mūsu platuma grādos. Bet šobrīd mums veicās vēl ar viņiem. Nē, bet viņi, protams, ir introducēti un selekcionāri strādājuši, atraduši, kas ir pielāgojami. Un tad, teiksim, kaut kur, saka, vidzemē varbūt būs skarbāk, ja, teiksim, jāmeklē vietiņi, kur, teiksim, viņi iestādīt. Bet var atrast savukārt atkal pie jūras klimats, kas ir tur, nezinu, tur Kurzemes puse, ja, tur atkal jāskatās, kas ir tur raksturīgi. Bet var atrast, un par ko mēs tur tā iespringām, kad kauleņu koki, kas ir daudz jūtīgāk pret salu, pret salnām, un ziemā tad ir, kas ir svarīgi, tad saldiem, ķiršiem, persikiem, aprikozēm, nektarīniem. Un visiem jauniem augļu kociņiem. Tad, teiksim, mēs pie tās balsināšanas kaut kādā brīdī vai krāsošanas baltā krāsā vai aizsargāšanas pret saules apdagumu, tad tas jāizdara, teiksim, novembra beigas, decembra sākums. Jā, un te ir tas interesantais moments, ka daudzi tie, kas ir tā kā iesācē, viņi domā, ka to pavasari jādara. Tā kā smuki, lai būtu, ja? Var pavasari, bet tad stipri agrāk. Tas ir saulīt. Labi, tas ir vesels atsevišķs stāsts par to. Jā, bet te teiksim, svarīgi tas, ka tā viena, kas saka, kas arī šobrīd man saka, vai nevar nokrāsot. Es saku, bet ko jūs izdarīsiet ar to, ka jūs nobalsināsiet? Mums faktiski tā balsināšana ir domāta pret saules apdegumu. Saules apdegums pamatā Šogad, starp citu, bija sala bojājumi, vakar pat vienu saldo ķirsi vai plūmi dabūju, kā saka, izgriezt to iekritušo mizu no saules apdeguma, diezgan liela bojājuma. Jau šī gada, ja? Jā. Kurā brīdī tu domā, tas bija? Nezinu. It kā liekas, es pat skatījos, februārī 2 dienas bija. Bija 2 dienas saules apdegums, lai saprast, cilvēks sanāk no dienas puses saulīt sasilda to augļkokam mizu. Un tur sākās aktīva dzīve. Šūns vēl sāk kusteņi, jā. Un tad pa nakti iestājās strauji saules. Un tad brīdī, kad viņš ir sasilis, viņš tā miza vienkārši atlop. Un tad varbūt, ka pat nepamana, kas, teiksim, mēdz gadīties. Tad viņš ir tas stāv tas koks. Nepieiet, neapskatās tā rūpīgi cauri, tā kā, teiksim, pirms epilācijas vai vajag vai nevajag, ja? Un citām tādām rūpēm, kas uz cilvēku attiecās. Tad tu var redzēt, kad ir tādas mizas saplaisājums vai mizas iekritums, un tad to jācenšās pēc iespējas ātrāk novērst. Tā kā, redziet, mēs jau esam tagad marta beigās, tāda koku aizsargāšana ar šo te balto smāķi, ja, ir drusku pa vēlu. Protams, vēl, es pieņem, ka ja mums atkal augsta būtu vēl augsta, ja pavasars būtu kā pagājušais. Jā, tad varētu vēl. Tad vēl varētu. Savā ziņā. Kas mums ir marta beigas jau.
faktiski, jebkurā gadījumā tas ir starp janvāru un februāru, tāpēc, ka tur vislielākās temperatūras svārstības. Ja mums ir šādas, te kā tagad ir temperatūras kā šādas, viņas vairs nav draudzošas. Lūk, te ir tas ir tiešām, un tas ir lielākais, kā saka, klupšanas akmens, tāpēc, ka tad ārā ir drēgns un cilvēkiem negribās iet laukā, un tev rēķini ar to otu vai ko tur viss jāgatavo. Vēl jau ir variants, es zinu to, ka visus tos mazos augļkociņus, tomēr te vēlams, tas pirmos gadus noteikti. Aptirna ar niedrēm, ar kujām apliek riņķī, teiksim, egļu zariem, Bet tur es tā kā gribētu teikt, ka cilvēki mazāk to dara. Tas tev jau ir tāds zināms rūdījums, ka šitā te izdara, ka, teiksim, kaut kāds aizsargs pielieto stumbram, tiem jauniem augļkociņiem. Bet pirms, ja tev tādus zarus ar tiem pašiem zariem, egļu zariem uzliec, tu jau pasargā gan to saknīt un tā tālāk. Es jau domāju, ka tos eksotiskos, vajadzētu. Paņem uz to apsienu riņķi un miers, nav nekas neizdarāms. Es domāju, tas būtu tāds foršākais variants. Nav nekas neizdarāms. Bet, teiksim, ja tik tālu tiek, tad jau tā jau ir pirmā līmeņa, kā saka, jau dārznieka, kā saka, eksāmens izturēts, tā es gribētu teikt. Bet vēl pie tiem... Mēs esam nopirkuši, mēs esam, pieņemsim, depo varētu būt tā, ka ne depo viss kārtībā, bet tur arī labus augus šobrīd viņi iepērk no tām labajām pat mūsu augu. Iepērk labus, bet depiņu, teiksim, tā apsaimniekošana iekšējās sistēmās līdz manām ausīm ir nonākuši, kad ir labāki saimnieki depiņā, kuri laista, seko līdzi, un ir tādi, kuriem kaut kas ir nolicies maliņā un netik ļoti. Bet tur vispār, es skatos, meitenes ļoti labi tur kopi un tā, bet es zinu, ka noteikti tur drusku pietrūk šis te moments, kurā saka, reku, es tikko nopirku, kur man nogriezt, un tad paņem čiks tev, zinātāji, čiks un nogriež tur, kur vajag, Tas tur mēs aizmirstam, vai ne? Pieņemsim, bet ja mums ir paveicies, ka mums ir pareizā vietā hmikts, un mēs esam nopirkus 1,5 metru, mums norauj 70 centimetru zemu, kas ir pareizi, teiksim, kaut kāds. Respektīvi, sanāk, tu nosēdini to augļkoku tik zemu, lai tad uz to augstumu, ko mēs nesanosim, mēs projicējam nākošos dzinumus, kuriem būs ērti sasniegt. Nevis mēs tagad izaugstinām maiksti, kurie tie zari jau definīcijā ir pāri 1,5 metram. Kaut kas. Un tad viņi līgt lejā un sāk lūst un tā tālāk. Tā ir viena klupšanas akmens, ko, teiksim, vajadzētu pievērst uzmanību. Otrs ir stādīšana. Otrs ir stādīšana un stādīšanas bedres sagatavošana. Ja mums podiņš ir šāds, mums to bedrīti tomēr jātaisa pa kaut kādiem 20% vairāk, kurā mēs to stādu ieliksim. Lai nav tā, ka mēs iespraužam tā kā stabu un tagad domājam, kāpēc viņš stāv uz vietas. Un īpaši tas attiecās uz jaunajiem augļkokiem un arī uz augu krūmiem, kad grēko ļoti, kad mēs gribam skaistu mauriņu un ko tad mēs tādu lielu caurumu dursim. Reku, vēl viens jautājums. Paskaties, redzi, mauriņš un augi mauriņā. Rekā, ko mēs darām ar mauriņu? Mēs viņu regulāri mēslojam, ne? Vieniem tas ir kā zini, tas... Dievs dod, ka tā būtu regulāri. Nē, bet viņus citam tas ir kā tāds, viņš beidzot ticis pie mauriņa, un viņš viņu, tā kā mauc un pļauj, viņš ir kolosāli varbūt pirmo gadu, varbūt bet arī pirmajā gadā. Un pirmajā gadā ir iestādīti tie kociņi, kuriem tā kā nevajadzētu katru mēnesi dabūt tos minerālu mēslojumus, Un tā es esmu diezgan daudz, kāpēc mans kociņš mokās? Es redzu, ka baigi labs, tiešām reāli sabarots, tas zaļā masa mauriņam. Un tā es saku, kā jūs to augļkociņu vai tur kaut kādu priedīt, mokās tai zālienā. Es saku, kā jūs domājat, ja jūs katru mēnesi barojat to zālienu? Tas koks nedabūs to mēslojumu? Protams, ka dabūs. Viņš teiks, paldies, es nedzeru, Viņš, protams, to, ko jūs bērsiet uz tā zāliena, dabūna arī tas koks, kas tur ir iebāsts. To arī jāsaprot, ir, vai ne? Es esmu faktiski tā minerālu mēslu pielietošanas, es zinu, ko es lietoju, no kurienes es pērku. Es zinu, ka tu to dari. Bet es uzskatu, ka ir ļoti daudz lietas, kas mums ir, ja ir komposts, savu kompostu, teiksim, sadalījušos var izmantot. Ja, teiksim,
baigot tur, teiksim, to pūku tam kokam nevajag taisīt, jo tad sasēdīsies un tas stāds ieaugs pat ieslīdēs dziļāk pēc gada 2, ja? Kurš atkal izraisīs to, ka mainīsies tā koka augšanas kaut kādas īpatnības, ja, teiksim, potiešanas vieta ieies. Šī gadījumā tā nav roze. Starp citu, jā. Reku ir šitas moments, ja, kad atnāk, reku ir podiņš, ir tāda vietiņa, tāds bumbulītis, ja, ko sauc par tāda pocelns, kas tiek sauc, un tad tas kociņš. Un tad cilvēks saka, cik tālu jāstāda. Vieni saka, kad esot jāiesēdina viņš zem, tā bumbiņai, tai pocelniņam jābūt zem zemes, viens tur šitas, ja nezina šķirni. Ja nezina šķirni un nezina pocelnu, sanāk, tāpēc es varu nošaut, kā saka, ar vienu atbildi kā var pateikt, kad stādam līdz potas vietai ne dziļāk. Izņemot ir kauleņu kokiem, kur pocelms ir kaukāzene, tātad tās būs plūmes, lai neveidotos sakņu atlases, tad ir situācija, kad šis atšķirās. Bet to tagad es nemetīšu kopējā katlā. Ja, bet lielākoties 90% stādam tā, lai potas vieta paliek virs augsnes. Tā nav roze, kurai jāiestāda par dūras tiesu dziļāk, ja, kas ir potētā. Lai tā neizsalst. Roza un tomāts vienmēr dziļāk. Un tad, ja ir iestāda tā kā vajadzīgā līmenī pasakot, lai, teiksim, tā zeme, kad ir, pirms jūs liekat to stādu iekšā, ir piemīcīta vai salieta un nosēdies. Jo tas kociņš iesēžās un pēc tam nāk, es jau redzu pēc tam sekas, vai arī klients nevar saprast, kāpēc tas augļkoks stāv uz vietas. Jo tieši tāpēc, ka tas sakņu kakls ir iegrims kādu 3-5 centimetru, viņš visu laiku zemē. Jā, rekā, tikai 3 centimetru. Vai viens ir iegrims, otrs, ko es pamanīju arī tepat uz Carnikās pusi, kad labu gribot, kas saka, zāli pļaujot, liek virsū uz to apdobīt, kas ir ļoti normāli, bet uzliek arī uz stumbra. Un tad tas stumbrs, kā reķina, ka tur ir karsts, tad tā zāle sadalās, viņa deg. Viņa to stumbru apsilina. Un atkal tas koks tā kā apstājās attīstībā. Un tad sīki knifi, kuriem tu nepievērs vērību. Ja? Un tad, pirmais ir attiecīgi 20% lielāku to stādu bedres izmēru, kā ir podiņš. Ja? Tas ir minimums, jā. Dziļums, es uzskatu, ka 50 centimetri izrakt bedri, tas ir tā kā ļoti normāli. 40 ir kritiskais. Cik dziļi jāizrok tātad bedrei, tad 40 centimetri ir lāpsti, kas ir 3-5, lielāka lāpsta, ja teiksim, tad tādām dziļumam vajadzētu būt sagatavotam. Un, ja teiksim, tas ir tomēr puspundurs vai pundura augļkociņš, tad mēs viņus atsaitējam ar koka palisādēm un atsaitēšanā izmantojam platu tādu kā jostas materiālu, nevis striķi, nevis stropes, nevis drāti, nevis dzels smietus vai kā tam līdzīgi, jo koks pie koka un, ja ir plata josla, viņa neiejauks iekšā stumbrā un nenožņauks ar laiku to, vai nenorīvēs to mizu un atkal kokam nenotiks. Un uzturēt to apdobi tīru. Nozīmē apdobu uzturēt tīru, lai būtu mulča, bet arī tad ne mazāk pa 5 centimetri, faktiski 7 centimetri. Bet arī sakņu kakliņš vaļā, druscītiņ, tāds, lai viņš nav. Un atceramies, kad tiem puspunduriem un punduriem tā sakņu sistēma ir seklāka. Un ja mēs pa viņu laistīšanu karstajā laikā aizmirsīsim, tas atkal faktiski viņu iekapsulēs un neļaus viņam pilnvērtīgi attīstīties. Tad novinnējot it kā uz to augumu, mēs iegūstam sev lielāku sekošanu līdzi. Uz puspunduri tas nav tik ļoti izteikts, uz punduru kokiem noteikti tas ir. Jo tās ir formas, kas ir, veģetatīvi pavairojot, ir, kas ir iegūts, lai cilvēks iegūtu mazāku augumu, un tam kokam iegūt mazāku augumu, ja viņš būtu mazākā platībā un netika augsts. Ja? Bet līdz ar to ir papildus sanāk, ka tev vairāk rūpe par to, kā tu viņu sezonā seko līdzi. Redz, tagad cilvēki ir nobijušies par tiem izmēriem, un tagad visas selekcijas, un traki modē jau iepriekš bija.
Un mēs ar tā kā viņus mēģinājām tā kā tirgot, un es sapratu, ka es to negribu vairs tirgot, un mums vairs nav tirzniecībā. Kas tieši? Kolonveida ķirši, kolonveida plūmes, ja? Nu, ne, ir arī kaut kas ir, nu, tiks mābeli, varbūt Bet loģiski, pamatā ja? tev Bet viņi kolon, ja? atvestās. Jā, atvestās, ja? Protams, ir arī, mums arī ir, es tagad jūtu, ka, nu, ir kaut kādas šīs šķirnes un tā tālāk. Bet man viņas likās nu, nesaprotams, jo es tālāk, ja es nesaprotu, es nevaru arī tirgot. Ja? Jo, pieņemsim, pat arī, vai arī uz viena pamata ir uzkotēti 2 kolonveida ķirši. Nu, kas tas pa murgu izskatās? Es vispār nesaprotu. Ne, varbūt, ka tas ir dēļ aputeksnēšanās, jo, teiksim, viņš nav paša puts, tad viens aputeksnē otru. Un tad divas šitāds te, Nu, tas stakle, dakša, un es saprotu, ka, ja ir dakša, tas nekas labs nav. Viņš agrāk šitos uztaisīs, tur tā dakša ir tā, ja ir šaurā dakša, tad nav labs, ja, teiksim, ir tāds platā dakša, tad, teiksim, varētu būt ok, bet tu tad veido. Nu, sanāk tā, nav nekas neiespējams, bet cilvēkam... Bet viņi skaitās abi kolonveidīgie. Nu jā, kolonveidīgiem tur ir... Un es nezinu, manuprāt, ka es šo jomu nejūtu. Tā kā galīgi nejūt, bet cilvēki ļoti prasa. Viņi paskatās bildē, ka ir tā ābelīte un visi ar tām bumbiņām riņķī. Ja? Maz vietas. Un tad taisa ķiršus, ka man tagad būs ķiršu žoks. Jā. Ir vienā viesunamā ārpus Rīgas ir šķiet kāda augļkoku izmantota tāda aleja, kas iet uz to, tur kaķi dzīvot ar daudz, es aizmirstu tur apguldes viesunāms, kurā jaunie īpašnieki. Un lieli jau tā te augi? Viņi ir, nu jau būs, man liekas, kāds 5. gads, kā viņi tur. Es pats tur neesmu bijis, es esmu bildes redzējis, bet tur tad arī seko līdzi, lai tas tā būtu, ja? Un tas izmantots vairāk ir tīri dārza dizainā. Un tas, jā. Dārza dizainā. Un tad sanāk, ja tev tur tās ražas nav, tu, teiksim, vairāk tad fokusējies uz to, kad viesiem ir kaut kas savādāks kā citur. Nu jā, bet tas ir vizuāli, bet viņš nav to, ka tagad mums ir mazā dārziņā, mēs esam salikušies kolonu. Jā, tur ir liels platības, bet tur varbūt pat nebija kolonu veida, bet katrā ziņā tas bija, kad interesants pielietojums, kas nav raksturīgs varbūt tās uz kolonu veidu izmantošanu. Interesanti bija, kad es kolonu veidu ābeles gadus 6 atpakaļ, savam basketbola treneru dēlam uz Lubānas apļu pusi, tad redzēju, ka tiešām brīnumainā kārtā arī bez liekām zināšanām kaut kas tur ir sanācis, cik platība ir neliela. Kopšana tur ir mazāk, bet tur tiešām tad sanāk, viņš teica, ka viņš mums seko līdz kādas šķirnes izvēlās un kad augļi viņam garšo. Un tā kopšana sanāk kolonu veidai faktiski ir tā, lai neveidojas vairākas galotnes un vasaras laikā, teiksim, saīsina kaut kādu to sasniedzamu augstumu. Ja? Un tā kopšana salīdzinoši kolonu veidā, teiksim, kopšana vainaga griešana ziņā ir, protams, ka mazāk. Toties atkal ir tas, lai viņas tur nebūtu caurvējā, nebūtu ēnā, un viņas varbūt cieši kopā. Un tas tā kā ir pie mazām platībām. Caurvējš, teiksim, izstāst par caurvēju. Caurvējš, kā saka, lai nezēģelē, teiksim, tāpēc, ka tomēr tas ir, viens ir tīri fiziski, lai viņas nesagāstos. Bija pagājuši gadu tāds vējš, ka tur mežus gāza, un tad tur bija virkni dārzi, kur bija aizgājuši pa skuju taku lielie, kas vienkārši vējš kā gāja, tā viss nogāza. Līdzīgi jau tajā mazā dārziņā. Teiksim, es klausījos, ko es par tām iepriekš par tām magnolijām runājāt, tad viena lieta, ka tu iestādi dārzā, kurā ir aizvējš. Teiksim, kāpēc kādreiz stādīja vēja aizsargs stādījums? Tā, kad augstās gaisa masas pasargātu, tad gan pagalmu, gan arī tas, kas tev tur aug. Un tieši tas pats ir, teiksim, tad vietas izvēle, kas ir kaimiņos, lai tur nav kaut kas liels, kas noēno kaut kādi krūmi koki, un platībā, kurā, teiksim, viņi, viegli pie žoga pielikt kaut kā tā, un viņiem tā kā nav baigi tur jāiet apkārt. Tā kā tā ziņā, bet tur ir, es gribu teikt, ka tā kā jebkurai lietai, kas ir tomēr salīdzinoši pie mums, viņa varbūt ir pirmās, ir kaut kādas 20 gadu atpakaļ kaut ko sāka kaut ko par tādām runāt,
tagad vienkārši vairāk ir par to. Gan stādus, gan Dārzkopības institūtam bija degustācijā arī kolonu veidā ābeles un tās šķirnes, kas tiek izmantotas. Ābeles ir tāds tīri Jā, bet loģisks. pa tiem pārējiem, kas ir kauleņkoki, es biju pagājušajā gadā uz to semināru, kas bija par to, ka mums ir tā Latvijas klimatiskie apstākļi tā palaimējies, ka mums nedara ne Rietuma Eiropas plūmu šķirnes vai kauleņkoki, ne īsti, kas mūsu, saka, no kaimiņiem uz ziemeļu pusi, ja? Kāpēc? No austrumu pusi, varētu teikt. Jā. Tāpēc, ka mums ir tieši tas, ko tu teici pa Japānas dārzu. Ja, teiksim, viens ir mitrums, otrs atkušņi. Ja, un atkusnis, un salas atkusnis, salas. Un ko tad, teiksim, kāpēc Dārzkopības institūts viņi cenšas atrast, kādā veidā pacelt vainagus augstāk virs salu zonas. Nu, tad kauliņkokiem. Jā. Un te mēs tā kā pienākam, kad ir aprikoze, man liekas, tā bija, ko es nopirku 2 šķirnes uzpotētas uz Pedrigona zilās plūmes, kura uzpotēta ir 70 cm augstumā, virs salu zonas. Potējums nevis lejā, bet ir augšā. Jā, un ir 2 šķirnītes uzpotētas, lai vienu otru aputeksnētu, un virs salu zonas. Bet tā potējuma vieta, 7, tas nozīmē, pat tev pat nav jāsargā to pocēlumu tenīs pirmos gadus. Nē, tā ir Pedrigona man liekas, Pedrigona zilais. Kad tā ir izturīga, kā saka, plūmes, kurējās, bet krēņķis ir tanī, kad lielām kokaudzētavām, kas iet uz to biznesu, tas ir pieaugšana ir lēnāka nekā uzpotēt uz tā klasiskās, man liekas, kad kaukāzenes viņu liek virsū, ja? Jo tā uzreiz izmet pīcku, un tā jau sanāk, uz kaukāzenes potēto, tad jāiestād dziļāk, lai tās sakņu atlases neveidojās. Zini, kas tur ir, un cilvēks tur var noputroties. Bet ir izcinājumi. Ar to Pedrigonu, ja tu iestād, tad nebūs, viņi nedrīkst. Nu, ko tu tur? Jā, nē, viņš jāiestād, kā viņš ir raudzis, ja? Un tad jau tā eksotiskā lieta ir vismaz no viena apstākļa pasargāt. Tas tev nenozīmē, ka tu vari aizmirst par to, kad viņa tev būtu jāizsarga no saules apdaguma, tāpēc, ka saules apdagums salas neatrisina un arī formēšana. Bet tev vismaz tādi faktori, kuri tev reiz 7 gados uz tās kaukāzenes potētie vai es tagad samuldēšos pocēlu, tagad neatceros uz ielas diez vai, bet to aprikozu potēja, jā, lielākā daļa, kad tas mums ir, kur reiz 7 gados izsalst vai apsalst, par persikiem aprikozēm. Jā, nu, rekā, mēs esam pārgājuši uz to eksotiku, jo, nu, patiesībā, jā, jo persiks un nektarīns ir tik skaisti, nu, kā tāda sakura, protams, skaisti, ja, rozās ziediem, nu, nav augļu forši un tur tā. Es zinu to, ka, piemēram, tāds Moldāvs, viens Moldāvu, viņam tur tie lauki un tā tālāk, viņš savukārt, nektarīnu persiku taisa vienu stāvu ļoti zemu, viņš taisa, tiešām kaut kādu 50-60 cm no zemes, 70 maksimums, ja, taisa vienu tikai stāvu un visu, un tad viņš tur veido viņu, ja. Un aprikozēm taisa 2 stāvus. Nu, tādā formā. Bet viņam ir tas zemie potēji, nu, tāds tas moments ir, ja. Bet viņam ir cits lietas attiecās ar klimatu aptašiem. Bet viņam mīnus, jā, bet viņam mīnus arī ir. Mīnus nav tas lielākais kreņķis. Reku, un mēs pienākam, kur tas suns, jā. Ir tas, ka mums, teiksim, nu, tad vienu dienu ir ziema, otru dienu ir atkusnes. Vienu dienu ziema, vienu atkusnes. Nu, ne jau kluži vienu dienu, bet tie periodi, kad tā kā tas augļkoks, kas ir kauliņkoks, viņš tiek tā kā visu laiku provocēts, raustīts, ja teiksim, tādas fluktuācijas, ja teiksim. Es pieņemu šos eksotiskos augus kā tādu īslaicīgu prieku mūsu dārzā, kurā mēs priecājamies par kaut kādiem auglīšiem. Teiksim, mēs nopērkam ne šos tevis nosauktos šķirnes un tā tālāk. Es viņus, teiksim tā, sanāk, super, mums arī te kaut kāda aprikozīte bija 7 gadi, kolosāli, papriecājamies ir. Ne, mēs retinājam, protams,
kā ir aprikos skaitās, ka sevi noēd, ja tu tur neretini tos augļus. Jo, viņi vienu gadu bija tik bagātīgi, ka nākamā gadā viņi, protams, teica uz redzēšanos. Ja? Te teiksim, mēs pie tās kopšanas arī nonāksim pie tā, ko tu tikko teici par to, kad smuki noražo un nākošā gadā, ja vai izsaustai pa galam, teiksim, vai nav ražas. Un tad sanāk, kad tā pavasara kopšana un arī vasaras kopšana ir vērsta uz to, ka viena lieta, ka mēs taisam vainagu sev ētā augstumā, tā, lai gaisma iespīd vainagā, lai nav zari viens otram virsū, lai nekrustojās, lai, teiksim, mēs skatāmies, vai nu mēs viņu taisam kausveidu, vai mēs viņu taisam tā kā eglīti, lai augšējie zari nav pāri apakšējiem. Un tas attālums arī no tā stumbra nav, teiksim, tāds, kad ir ļoti garš, teiksim, nu tā, tas ir stiepjams jēdziens, bet īsākā zarā tev tie paši augļi būs. Vienkārši viņi būs varbūt lielāki, stabilāki, zars nelieksies uz leju pie ražas un būs saldāki augļi. Un pie tiem aprikozēm un persikiem sanāk tad ļoti svarīgi, kad tad mums ziedaugļu ir 10 reizes vairāk, kā mums viņus vajag, lai nogatavotos. Un mēs ar to griešanu veidojam ražas normēšanu. Un tas tādējā veidā tas sanāk? Ražas normēšana sanāk ir gan tagad pavasara kopšana, gan arī vasaras kopšana. Un vasarā kuru laiku mēs otro reizi pienākam? No? Mēs varam to darīt pēc ziedēšanas, mēs varam darīt, laikam, kad tas bija, kad augļi aizmetušies arī varēja to darīt. Tas nebūtu tik traģiski sanāk. Mums vienkārši vajag, lai, ja mūsu zara ir, teiksim, 80 ziediņi, ja, mēs varbūt atstājam 40, lai tie nogatavojās. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tad, kad tev šī gadā ziediņi aizmetās pa bumbulīšiem paliek, auglīšiem, uz šī gadā, uz nākošo gadu, koks sāk likt depozītu. Ja mēs esam izziedinājuši visus ziedus un mēģinām viņus nogatavot, viņam uz depozītu uz nākošo sezonu nav. Un tur ir tā lielākā, kas saka, ka mums vajadzīgs kāpēc es to zariņu griezīšu, lai taču viņi nogatavojās. Bet patiesībā mēs uz nākošo gadu sev tā kā nozogam. Un kas ir persikiem aprikozēm, tiem siltummīļiem, ja tāds, pārprodukcijas variants, viņam var būt ar to ne tikai ražai nepietiks, viņam nepietiks, lai viņš pārzīmot uz nākošo gadu. Jā, un tas ir tā mūžīgā problēma. Teiksim tā, tas ir tas, ko es gribu arī pateikt, mīļie klausītāji, to, ka, ja jums ir augļu koki, kurus jūs tā kā gribat savā dārzā, īsti tā kā nekopjat, ziniet to, ka viņiem ir zināms laiks, kur viņš, pirmkārt, raža kaut kādā mirklī būs mazāka, un kādu laiku viņš arī aizies bojā. Ja? Tātad paši interesējamies. Un es vienmēr esmu par to, ka sākumā varbūt vienkārši ir vienmēr labāk sākt ar to, ar zinātājiem blakām. Pat to pašu dārzu. Tā aicini zinātāji cilvēku, kurš tev vairākus gadus kopj. Tu esi pazemīgs, kā pie sensei tur kafīņu tēņu, ja esi pazemīgs, tad tas cilvēks tevā dārzā un tev var iemācīt to. Viņam nav jāmāc to jādara, ja? Bet tu vari pašpikot pa malu, ja, teiksim tāds. Ja, nedrīkst arī zaudēt to, jo kur es viņam redzu arī vienu tādu lietu, ka cilvēks domā, atnāks tagad viens, kas tev kopja, veido šo augļu koku, ja viņš pie viena tev vēl pamācīs, kā to jādara, ja? Un, tiksim, dažādas darbības arī. Gan pats griezīs, gan vēl mācīs, kā tev jāgriež. Tev ir šādi gadījumi bijuši? Man jau patīk. Kā tu tiec ar to galā vispār? Kā tu man drīzāk tas, par ko man dēls saka, kad es jau te bāstu šīs te pēras, kas saka, labi pa kreisi, jo tas, zināšanas, ko es pats spēlies, ka viņi paši sakops. Es saku, ja viņi ir tik talantīgi, ja no tā, ko es pateikšu, tas viņiem dos iespēju pašiem apgūt, man tikai būs prieks. Un es arī, tad, kad es veidoju, ja cilvēks ir ieinteresēts, es arī pastāstu, vismaz uz vienu augļu koku, ko es redzu, kāpēc, kā un kāds būs rezultāts, un kad vēlams būtu kaut ko pie viņa nākošā reizē darīt. Un, ja, teiksim, ideāls tas scenārijs, tad ir pavasara veidošana pirmais iegājiens, tad ir vasaras otrais iegājiens, un tad ir nākošais pavasars.
Un tad mēs tā kā to ciklu izejam cauri, kurā jau mēs esam tā kā nostabilizējuši to augļkoku tā kā skeletu izmēru, paritinājuši, lai nāk gaisma iekšā, kaut ko lieku paņēmuši, ko var izdarīt pavasara kopšanā, un vasaras kopšanā vēl pieveido kaut kādu vēl lieko paņem nost. Un tad tā kā uz rudeni viņš jau tas augļkoks ieiet jau tā kā gan pienormēts, gan sagatavots tā kā uz nākošās rudens pārziemot, un nākošā pavasarī vēl kaut kādus tur tos mazos strihus. Ja. Un vienā gadījumā bija tāds interesants gadījums, kaut kur uz Berģu pusi bija, kad arī saka no dārzniekiem, viņš saka, vai tev var palūgt veikt gan miglošanu, gan kopšanu augļkokiem, ko kādreiz viņi ir ierīkojuši. Un es aizbraucu tur, un tā kā bija atkal pēc ieteikumu, kas arī pamatā, kā es darbojos, kad viens klients iesaka otram, ja, tālāk, jo tas ir tāds, mutes mutē, teiksim, ir tas, tomēr ir darba novērtējums, bet pa ko stāsts, kad mēs viņam, man liekas, bija kaut kādi 6 koki, ja, un, teiksim, gājām pie katras, rādīja, ko es daru, kā es daru, jo viņš bija interesēts pats to apgūt. Un tad mēs nokānācām līdz tām pēdējiem augļkokam, es saku, un tagad ir tava kārta, liec eksāmenu. Ja, un tad, teiksim, mēs pārnājām uz to konkrēto koku, viņš saka, kā, un es saku, kur tu tagad griezīs, ja, saki pa savām, viņš saka, šitā, es saku, var šitā, var vēl šitā, teiksim, tad izlēm, lai pats dara. Un saprotam, tas tas nav tāds raksturīgi, tas nav bieži, bet, iziet un katrā ziņā, es jūtu gandarījumu un par to gan arī, teiksim, tas, ka cilvēks pilnveidojies. Un to var izdarīt, un to var apgūt. Vienkārši ir jāgrib. Jāgrib un jāvēlās. Ja. Tu šitie te visi instrumenti. Es zinu to, ka vēl ir viena tāda nelaime, ko arī, kad atnāk jums uz meistarklasēm, piemēram, atnāk hortenzijas griezt, atnāk ar vienām mazām šķērītiem, un es saku, vēl vajag kādu, ja. Ja viņa ātri beigsies, ja tu tikai ar vienu šķērīti, vai ne, griezīs. Hortenzija varētu laikam nākt ar šitādām te. Nē, kur mums ir šitā, beidz, šitās ir belotas, man liekas, jā, belotas, viņām ir ļoti labs mazs asmenīts, un faktiski fiksi var izgriezīt. Bet ir jau, mums jau ir aizlaistās arī, kad es mācu, labi. Arī tādus es šādi te paspiežot mierīgi var nogriezt. Vienkārši šitām ir mazām, tu ar to krūmiņu tu visu var izdancot. Šitās ir šādas. Jā, parāda man arī belota. Kur viņš var nopirkt? Kādreiz bija cenu klubā, tagad man liekas, kad arī cenu klubā ir. Un kur ir atkal sanāk citām lietām. Tur sanāk, teiksim, tā kā precīzi, priežu galiņus. Priedēm, teiksim, ir kaut kādas, tur varbūt ziemcietēm kaut kur, kas ir varbūt jāizmakšķina, jā. Jā. Oi, labs. Un šī ar tā belota ir, jā? Jā, ar belota. Es, tā kā uz tām Cik gadus viņš jau tev kalpos tādu? Šitām es strādāju mazāk, bet viņas man ir tā kā līdzi, kad es redzu, ka man ir kaut kāda prasība pēc viņām. Šitās ir kaut kāda 2. vai 3. gads, šitās ir kaut kādas 5 gadus. Jo vispār viņiem nebija tik plaši. Viņas var vispār to asini? Viņas vara galodiņu, šitām nāk līdzi galodiņi belotā, jā, tāda speciāls tāds tā kā stienīts tāds. Bet pēc strādāšanas tu apstrādā ar kaut ko vai, periodi? Man ir tas, kā saka, pušamais? Paliek no mūsu iepriekšējās pandēmijas ir daudz visādi roku dezinfekcijas šķidrumu, kurā ir daudz spirta. Jā, es sanāku viņu šādā te veidā nospricēju un raugos tālāk. Šitas ir viena lieta. Tad, teiksim, šitas bija, kas saka, man bija, uz jubileju sev atļāvos pirms gadiem kaut kādiem 5 uzdāvināju sev šādu. Viņš jau tā kā metāli pilnīgi. Šitās, man liekas, ir Šveices radojums, šitā ir Love, jā? Jā, bija, man liekas, izstādēs vienā Love bija. Šitas, teiksim, uz giljotīnas principa, jā, tas sanāk, viņi sagriež smuki tā kā pa vidiņu, jā? Un ērti aiziet apakaļ un nav tās atspērs, kas var pazust, ja? Viegls, un tur var, kā saka, tas aizvērējs arī. Un šitās ir tad nākošas. Šitās man bija nokalpojušas kaut kādus gadus 3 kā pamat šķēris, tāpēc, ka šis te pacēluma augstums ir, šī te griešanas vieta ir, tas plecs ir maziņš. Respektīvi nav pacēluma tāda, kā saka, liela tā
lauzuma, ja, un tas griezums ir līdzens. Un šitos es varēju nogriezt, teiksim, īkšķi ar esnumu rekomendāciju. Te bija griezums, tas man izdevās pirkstā šogad iešaut, bet ne ar šitām, bet ar tām automātiskām šķērēm. Bet nu jau sadzīs. Un šitās man ļoti patīk, ja, teiksim, kamēr man nebija šo šķēru, ja, tad man bija, šitās bija vienas no ejošākajām. Nu, protams, kad saka, kā sunim, kā saka, blusa, tā man te vēl viens iekrita atmiņā, un šitā arī, man liekas, arī ir Belota. Un šitas, teiksim, ir plānāks, tas pasasmenīts ir plānāks, pēc šito paskatoties, un arī, kā saka, ir situācijas, kad vairākiem jāstrādā, tad rekar, ko padalīties. Nu, ļoti smalki. Un tie šitas ir mans pagājušā gada, kā saka, sūri grūti sapelnītās šķēres, kas man šobrīd ir pamats šķēres, ar kurām es darbojos. Ar lādētāju? Šeit nāk vacis, viņa atstāja patreiz mājās uzlādēt. Faktiski visu dienu strādā pietiek ar akumulātoru. Viņš man, teiksim, šitā te ir tā kā uz muguras, kā mugursomiņa aizmugurē šeit, un te ir vacs, te ir tāds savilcējs. Un tad es tā kā, kāpju trepēm ar šādu. Un tas lieliem kokiem? Šitos es varu nogriezt 3 īkšķi resnumā šitām šķērēm. 3 īkšķi resnumā, un tad man pagājušā gada nogalē es piepirku klāt vēl šādu te kātu. Tas nozīmē, ka es tās šķēres ielieku šeit iekšā, šita atskrūvēju šeit. Es ielieku iekšā, un tad es, kā saka, vai no lejas, lai man nav jāliecās šādi te, griežu krūmus, ja, vai atkal kaut kur augstāk, tad reku šitien te vēl tāda lieta, kā, nezinu, vai te video redzējis, bet reku es viņu paņem šādi te un dabūnu vēl klāt, ja, uz 2 metri garumā izbīdu. Un tas āķis, un tas faktiski es varu ar vieglām rokas kustībām, kas saka, bikses pārvēršās šotur. Ja, teiksim, un te nāk vacs pieskrūvējās šeit, un tāpatās viņš barojās. Es nezinu, cik tur redzēja. Un šitas ir tāds, kas saka, lielākam augļkokiem krūmiem griešanā. Nu, man jāsaka tā, tad apskatot tāds instruments vien jau gribas ieinteresēties, kā jā, nopērciet labas šķēres. Un, kā teica, un interese sāksies, vai ne? Interese sāksies. Un tad jau sanāk tā, ka varbūt ka reizēm sanāks nogriezt bišķi pa daudz, tāpēc, kad ar ērtu instrumentu patīkam strādāt, un tad, teiksim, sanāk ar man tā bijis, ka tu aizraujies un tad griez, un šito, un tik patīkam strādāt, un tik eleganti griežās, ja, kad tas kļūst pa vienkārši tādu pasākumu. Reku ir vēl viens jautājums. Redz, kā mēs par tiem mazajiem runājam, mēs sapratām to, ka, protams, visam ir iestādīšana vieta, nu, kā vienmēr jebkuram augam, ja, tas ir būtiski, ja, un visas šīs bedres sagatavošanas vietas, augsnes, un tā, par to ir jāinteresējas. Tāpat arī tas sākums, ja, ka piegriešana mazam augam jau ir no sākuma, nevis pēc tam, ka paaugsies, tad jau mēs audzināsim raksturu, ja, nu izaugs, un tad jau mēs ieveidojam to raksturu bērnībā. Jā, bērnībā. Vai neieveidojam. Jā, un tai mēs apkopojam, nu, tiksim, tiešām, ja ir vērtīgi pirkt augļkokus tajā vietā, kurā var pateikt, kaut minimāli, ja jums ir pareizs jautājums, būs arī pareiza atbilde, ja, nu, teiksim tā. Un arī piegriezt tajā momentiņā pirmajos gados, un tur, teiksim, un ja tur kaut kā 3 gadi mēs kaut ko cīnījušies un jūtam galīgi garām, tad tomēr ņemam palīgu, nu, kas ievadīs to visu. Jā, nu, vai arī vienmēr, vai vienkāršāk, teiksim, ir tā, kad jūti, ka viņš tev tur neiet, nu, tad izrauj ārā, iestāda kaut ko citu. Vēl pie tās nu jā, tas tā kā vieglāk pieiet pie dzīves, bet to, ko tikko sākām runāt, ka sanāk tā, teiksim, pie tiem maziem augļkokiem tādas lietas nenovērājums, bet, piemēram, ir tādas situācijas, ka jums tur audzis liels, nu, augļkoks, teiksim, ābeli. Mēs tagad viņu izraujam ārā, izraujam to sakni, celmu, dabonam laukā un tajā pašā vietā iestādām ābeli. Mums tā ābeli tur neaugs, tāpēc, kad ir tamī augsnē paliek tās augstas nogurums no iepriekšējā augļkoka, teiksim, kaut kādi, nu, gadi. Un pat tad, ja viņš ir labi audzis, viņš ir noguris tur, ja? Tur viņš neaugs tajā vietā, viņš niekuļos. Mums, teiksim, bija pagājušā gadā, bija Dārzkopības institūtā, bija tieši Grāvītes kundze stāstīja, kad viņa kā jauna speciālista atnākus no tehnikuma bija uz to, tajā laikā Dārzkopības izmēģinājuma stacija laikam bija, un iestādījuši divas plūmu šķirnes, teiksim, vienā nogabalā,
Un otrā viņai bija jāveic šķirņu salīdzināšana, kāda ražība, kas, teiksim, pieaugums un tālāk. Un viņi, teiksim, skatās tajā pirmā nogabalā, ko viņi ir iestādījusi, atšķirās pa 30%, kas ir citā nogabalā tā pati šķirne. Meklē, kas par cunduriem. Un tad tie vecie darbinieki saka, jā, bet tur pirms tam ir augušas plūmes pirms 8 gadiem. Pirms 8? Jā. Tad tas nozīmē, ka tādā vietā tu, teiksim, tad vari stādīt varbūt bumbieres tādā vietā, jā? Ābeles, kur tev auguši ir plūmes vai tātad kaut ko citu jāstāda. Nevar tā teiksim, tāds mocījies. Stādīt jau var. Vienkārši tad, teiksim, kāpēc kaut kas nenotiek, ir vēl viens faktors, ko tu, teiksim, ko tu esi gājis neievērojis. Un tagad par tiem veciem kokiem, tad mēs varbūt nonākam ievadā tēmā. Jā, jo patiesībā tad, kad mēs sākam runāt vispār par šo pasākumu, ko mēs satiksimies izstāstīs, un tad tu ļoti interesanti sāk stāstīt par to, ka tad, kad augs jau ir, pieņems mana mamma, teiksim tā, mana mamma nepakam negribēja saukt nevienu, un vēl joprojām nav saukus, iztīrīt savus vecās ābeles, jo viņai augļus īsti nevajag, bet viņai vajag saglabāt to vecumu sajūtu, ja? Viņa negrib viņu pareizi, viņa grib kā skulptūru, ja? Dabas elementu, dārza arhitektūrisko kaut kādu veidu. Vai daudz tādu tantu, kā mana mamma forša, kura tā saka, es gribu kaut kā dabūt to kompromisu, ja? Un cik daudz, izstāst savu pieredzi par šo. Kāda tā bija sajūta? Mana pieredze ir tāda, ka, ja man, teiksim, viens 50 gadus mazkopts vai nekopts augļkoks jāizveido ar, kā es te varētu noraksturot, tad pirmkārt ir mamma, vectētiņš, vecmāmiņa stādījusi, esam nopirkuši, negribam izzāģēt, lai viņš tas koks tur ir. Ir virkne pasākumu, kā teiksim tā, vienā gada laikā ir laikam kaut ko var paretināt, otra gada laikā, teiksim, vēl. Uz tiem veciem augļkokiem ir, var teikt, ka ir pie kuriem ir vieglāk laikam nozāģēt uz kaut kādu metru un ļaut viņam no tā stumbra izdzīt ūdens zarus un mēģināt atjaunot, ja tik drosmīgs piekrīt klients, ja? Jo tad tu sanāk to veco sakni, veco stumbru, to pašu šķirni, nozāģējot uz metru, tev 2 gadu laikā sanāks ūdens zari. Tā, pilnīgi to lielo koku visu paņem nost un uz metru nost. Pat tādu, ja viņš ir tāds, te? Jā. Normāls. Nozāģē. Teiksim, ja ir vairākas asis, tad var izdarīt tā, ka nozāģē vienu, un tas otrs jau turpina barot. Tad sakņu sistēma viena. Burtiski vakardien tā es vienu atjaunoju, paņēmu, tad vienu ābeli nozāģēju uz kaut kādu metru, to lielo stumbri, un bija blakus 2, teiksim, kurējai vēl ir tādi, kā saka, papildus zari, Un tie tad sanāk, būs, kas piebarots ar lapu virsmu, tad baros, un šitas pa to laiku varēs atjaunot. Tas ir viens no veidiem, kad vecus kokus atjauno. Bet tas ir tas, kur atjauno, lai viņš tur rāžot un tā veidot. Tas ir tāds kardināls pasākums, kurā, teiksim, ir tad panākt vienošanās, un cilvēki saprot, ka tā arī var, nevis raut ārā, ja? Tādu varbūt nav daudz. Lielākoties tā kopšana ir izdarāma tā, lai tev mazāk jāvāc bojāt, jāaugļi lapas un vai nu, kas saka, cits, lai ēna būtu kaut kādiem apakšā stādījumiem. Otrakārtām, lai būtu dārzā, teiksim, tādi elementi, ko tu tādu lielu koku tu neiegūsi. Tagad iestādot, vai par milzīgu naudu tu samaksās. Jā, teiksim, viņš jau skaisti, pat nekopts. Tāds daļēji kopts. Viņš ir daļēji kopts. Labi. Ja mēs tā kā skatāmies no tā atkal no augļkopības viedokļa, jūs sakopat savu augļu dārzu un kaimiņos pa blakus teritorijām ir pilns ar šiem es viņu saucu čūskulāji, teiksim, atstāti augļkoki, no kuriem tie slimības kaitēkļi un tas atlido, jā. Bet jūs savā pusē varat izdarīt to, kā man arī sanāk ļoti daudz veltīt laika. Es gan vairāk priecājos par, kā saka, vidusmēru izmēru kokiem, kas ir kaut kur 20 līdz 30 gadiem pēc stādīšanas, jo tur tad sanāk, ka tu redzi tos rezultātus salīdzinoši ātrāk, un tu vēl ko vari saglābt, lai tas vainags nav tik augsts.
tā kā viņu savalkot uz šaurāku, gan arī noņemot kaut kādus liekos zarus no augšpuses, lai gaisma tiek iekšā. Bet ar tiem vecajiem ir tā, ka, ir bijuši šķirnes, kurējām ir izteikti augsts stāv vainagi, tas vecais sīpoliņš. Jā, cukuriņš. Jā, viņi tur augšā ir tā kā lietas sargs, viņi sapinušies. Tie sanāki bieži vien ir viņš šausmīgi smalciņi, viņš ir jā, bet tos var izdarīt arī ar vienu piegājienu. Nesanāk vienā pavasara cēlienā, tad sanāk, kad var izņemt kaut kādu, tie paši 25% līdz 30%. Atkal, ko skaita, tad līdz 30%, jo ir arī nokaltoši, nolūzuši, kura arī iet 30%. Un tad tu sanāk, faktiski tā vecā augļu koku uzdevumam kopšanā ir dabonām gaisma vainagā iekšā, kādu zaru noīsinot, galotni noīsinot, bet atkal neaizraujoties. Un apakšā, lai gaisma tiek vainagā iekšā, tos sausos nolīkušos, pārkārušos saīsinot. Un tad jau, teiksim, vasaras otrā pusē ir tad nākošais iegājiens, ka tu vari paņemt kādu lielāku zaru vai galotni nost, lai neveidotos ūdens zaru tik daudz augšā. Ja? Tāpēc, kad pavasara cēlienā ir, ja tu lielu zaru nozāģē, teiksim, vairāk par kaut kādiem, es domāju, liels ir tā kā kājas muskuļu izmērā, ja? tad var stresa zari sadzīties daudz. Kas, protams, kad ar nav stresa zari, tie ūdens zari. Stresa zari, ūdens zari sanāk tādi sīki skaliņi uz augšu nāk. Un tad es saku, jūlijā izplēšam. Izplēšam tieši kā salāts. Tad mēs neļaujam mīksti, tad viņi vēl mīksti, un mēs izplēšot neļaujam viņam turpināt augt. Mēs tā kā to nokavējam, mēs viņu atstājam uz otru gadu, tas sanāk, mēs vairs īsti noplēst nevar, viņš ir pārkoksnējis, un tad mums jāsāk griezt. Un tad ir tā, ka tas tā kā puķim vienu galu nociet divas vietā. Ja tu, teiksim, viņi neesi noplēsis, tas sanāk, ka no tā viena, ja tu, protams, ka vēl ir veidi, kā izgriež, lai viņš tur neatjaunotos, bet tādas šķērs ir vairāk Japāņiem, kas ir tā kā izgreb, vai no šitām, vai ar šitām šķērēm, teiksim, diezgan sekmīgi, kā saka, izdodas tos izgriezt, lai neatjaunotos. Nevaru vēl teikt, tāpēc, ka tā ir otrā sezona, būs jāvēro, kā tas sekmējās. Ja, bet sanāk tā, kad mēs pavasarī izgriežam, arī tie 25% izgriezt no vainaga, kaut kur kāds stresinieks vai ūdenzars izlīdīs. Un tad sanāk tā, ja tas tādā vietā nav vēlams kā jauns zars, no tā stresa zara, ūdenzara arī izveidot jaunu zaru var. Lūdzu. Ja viņš tur nav vēlams, tad mēs viņu izplēšam kā lakstu, kaut ar to visu mizu. Mēs viņu kancelējam. Un tur ir tā, kad tu brauc un skaties, kaut kad pirms gadiem diviem ir bijusi kopšana, tad, teiksim, viss ir izdarīts, nevajag vairāk tam augļu kokam neko darīt. Mums taču bija tur kāds arborists vai dārznieks. Un mēs atstājām. Un tas sanāk tā, ka tie ūdens zari, teiksim, stresa zari, arī augļu zari tā skaitā, tur ir tāds, kā saka, antenu mešs, es viņu saucu, kā saka, pirms palmas stadija, ja, teiksim. Ko, teiksim, pavasarī varētu izgriezt ārā. Ja? Un tad ir sanāk, tev ir tas skaits samazinās, kas tev tur novēno vainag. Tagad pavasarī līdz kuram laikam vispār tā griešana Esmu griezis līdz, kas saka, vēl raudādams, bet arī ar visiem ziediem. Jo sanāk tā, ka tas nav pārāk labi, bet es tad, kā izēju no tās situācijas, ja es redzu, ka, teiksim, tā normāla faktiski ir līdz ziedēšanai. Kauliņkokiem bija šī agrāk. Ja kauliņkoki šitā sezona vispār iesākusies šo pavasari ļoti strauji, ja? Vēl tātad tie pumpuri nav sākuši švērties vaļā kauliņkokiem. Ja? Tos, tagad mums ir kurš 21. marts. Jā, tad, jā. Tur jāskatās aprīļa vidus, ja teiksim, kāds būs laiks. Tad ir atkal tā izšķiršanās. To, ko raksta grāmatas un zinātnieki, teiksim, ir ok. Ir jau vēl tie vērsi sakā, ja? Tu neko nevar darīt. Bet ir jau vēl viena lieta, kad tu tā kā zini, ka to vajag kaut kad izdarīt pēc tam, un tad tev aiziet cits vāveres ritenis, kurā tam tu vairs nepieejuri zvērīt. Tad es uzskatu, ka labāk, kā saka, gaismu dabūt vainagā aprīlī, aprīlī ieskaitot aprīli, piemēram, tagad, ja?
nezinu, ja tur aprīlī būs 20 pāri grādi, nu, tad tur tā, nu, nezinu, jāpadomā, cik tur tavs būs. Ja, Solu uz lieldienām 20 grādi. Bet ir vēl viena lieta, kas man pagājušā gadā bija interesanti, kad Rīgā jau bija, kā saka, pavasaris, es aizbraucu uz Gulbeni, uz Krievijas pierobežu, tur jau tāda izbalējusi ziema vēl ir tāds, kā saka, tāds īstais laiks. Īstā, jā, un rēķini, par ko mēs runājam, jā. Nu, tad tur vēl ir, aiz Gulbenes vēl tur bija kaut kādas gabals, es braucu. Nu, tur vēl bija piemeža zona un jā, un tur bija vecs īpašums ar stāstu, teiksim, ka svarīgs bija tas, kad saimnieks uzcēla pirms 40. gadā māju un nomira pirms izvešanas. Un tā saime netika izsūtīta. Saproti? Un tad tu kop ar dāžu ar stāstu. Tur ir kaut kādi pār 20 vecās ābeles. Un tu saproti, ka tu skaties tur tālumā, tu saproti, ka tur kaut kur ir Krievijas pierobeža. Un tad tas bija reķi pagājuši gadu. Tās sajūtas, tā kā filmā, vai ne? Un tās sajūtas, saproti, sanāk caur tiem cilvēkiem, ko tu satiec. Tur viņi stāsta, viņi, teiksim, to īpašumu atjauno. Ja? Tur, teiksim, protams, ka padomjas laiks ir savējo, tur ielicis ar visām savām relikvijām, kas tur bijis, ja? Un tagad, teiksim, tu redzi, kā tas top no jauna taisīts. Un tev tas gandarījums, ka tu tādus cilvēkus satiec. Un tas ir tas, kad šādas tikšanās ir tas laiks, par ko tā kā mēs sākotnēji teicām, ka nopelnīt naudu, ir tas laiks, kas ir no novembra nogalas līdz kaut kādam februārim, ir tas laiks, kad tu tiešām tā dziļi pārdomāt, spēj izbaudīt savas jomas, teiksim, to specifiku. Jo tad sanāk tā augļu koks neveido, tad faktiski mēs ar kolēģi, kad mēs mācījāmies buduras arboristos, tad lielos kokus, jā, teiksim. Tādī laikā, jā, teiksim. Vispār tev sanāk atpūsties? Sanāk, šodien man ir atpūta, šodien man ir pirms diena, jā, teiksim. Un tā ir tāda lieta, kad arī super cilvēkiem, kuriem, teiksim, patīk sevi atjaunot un restartēt bez alkohola, bez tādām lietām ir... Kad tu atradi pirti? Kad tu atradi pirti kā hobiju? Pirti es sāku jau pirms 2000. gada. Es tad biju jau dzīves skolā, bija tāds Aulis Stankēvičs, kurā es uzsāku. Un tad mums bija vairākas 5 grupas, kurās mēs tur darbojamies. Tad bija pauze. Un tad no 2006. teiksim, es atradu Imantā foršu pirti, kur ir liela krāsnes, laba pērtuve ar foršu garu, ko ne visur atradīs, un 2 augstiem baseiniem. Un tur ir tā atslēga. Tad karsts nevis dedzinošs, bet tu pats uzmet, teiksim, tu redzi to kāpumu, kritumu, tu lēnām iesildies. Noskrubējies. Skrubēšana es savējiem laikām pirms 2,5 gadiem, jā, teiksim, ierādīju. Un tagad tā kā lielākā daļa skrubēja. Kurā brīdī tu skrubējies? Skrubēšanās ir pirms pēršanās. Pirms pēršanās? Bet tas ir... Ir pašskrubēšanās, un tad, teiksim, muguru, teiksim, palūs, kas saka, tu redzi enerģētiski, kurējais tev tur var noskrubēt to muguru. Nu, un tad ir, kas saka, pēršanās pašpēriens, kā, teiksim, jāpērās, tad, teiksim, tad ir... Ja kāds, tad ir, varbūt tās jūti, ka tam vajag, teiksim, tad ir pēršana, nu, kā saka, enerģētiskā, bet atjaunot, lai viņu. Un tad ir vēsais baseins. Un tad ir, teiksim, šī gada bija foršais bija tas, ka, teiksim, tad esi izgājis to iesildīšanos, skrubēšanos, pašpērienu, un tad, teiksim, ir intensīvi. Peries augstais, atpakaļ peries augstais, atpakaļ peries augstais, un tad tu skaties pie 2., 3. reizes, kad tu, teiksim, strauji atdzesējies, sakarsējies, atdzesējies, un tu tīri savu limfu, tīri savu asinsrites, tīri prātu, atjauno, un tad, teiksim, tas ir tāds restarts, ja, teiksim, un tad tā kā tev ir enerģija, un tā ir atpūta. Tad tu tā kā restartējies, tu guli kā bērns. Cik bieži? Reiz nedēļā. Reiz nedēļā. Bet, vasar, ziema. Par tām slotām. Redz, kā tu tiec pie dažādiem materiāliem. Es tieku pie slotām, jā. Bet ko tu vēl bez tradicionālajām, tiksim, lietas klāt savai slotai pie
ozola, vai tur liepas, vai tur, nezinu, kas te, protams, bērs, ja? Kas ir tas, ko tu tā kā, vēl kaut ko gribi pielikt klāt? Kas Nē, ir tavs? Tas ir, teiksim, tagad faktiski ir lazdu izmanto šobrīd, teiksim, pie skrubju var izmantot lazdas, tās, kas nokrājās skariņas, jā, teiksim, skrubēšanai. Tad nākošais, kas tur parādīsies, gan jau, ka tur vēl ir kādi tie pirmie, kas tur varās vaļā, bet, protams, kad ir ievu kūre, kurā nevajag aizrauties ievu ziedus, ja? Tur sanāk izmanto pie tā rituāla kā papildinājumu. Tas ir aromaterapija tāda. Tad ir ceriņu iegājiens, jā, ar ceriņu ziediem, jā. Arī tāds, kas saka, bet tā tīri nav viena, tur pieliek kaut ko klāt, ja? Bet virziens, es tā, jā, virziens, un tad sanāk kaut kas pavarās, kas vēl nav kā salāti, tad tur ir, kas lai lapu ziņā. Tad mēģina noķert, tu saliec tādu bunti, kas tev tur par rokai, kuris tur te imantā tad ieskrienu, kad fiksi vajag, vai arī es ārpusē kaut kur izcirtumā, tad, Kļava ir fantastisks ievēdinātājs. Viņai ir liels laukums, jā, teiksim, kļavas loti nedrīkst mērkt ūdenī, ja te viņi paliek laksti, gan, teiksim, to, ko sagatavo uz ziemu, gan arī tādu, bet ir fantastisks tas vēdeklis, un tu, teiksim, gan tu sevi ievēdini, gan tu otru ir ievēdināt. Tas ir tāds liels palaks. Tā kā tāds, un kas vēl tāds, ar bēžu nozolu ir, protams, ir apse, ir mūsu mīstā papele, bet papele, tur ir papelēm divi tikai tie paveidi papeļu slotiņas, tās ir dziednieciskas. Tur ir kur akti, jo tas te jebkurā lietā, kas ej iekšā dziļumā, jā. Protams, kad vēl ir tās, kur visādas tur zālītes liek iekšā, jā. Un tējas dzeršana. Tējas dzeršana starplaikā, teiksim, patreiz mums iet vermelīte. Vermelīte ir restarts tāds. Redz, jā, vermelīte, zinām. Katrā ziņā, to kariņu teicienu es neteikšu, kas tur kurām ko sitās, ja. Es teikšu tā, ka nav joms, ko, ja vēlās, var apgūt. Un es gribu teikt, kad ķeraties klāt, dariet, eksperimentējiet, nebaidieties. Nebaidieties un riskējiet uz dullām lietām. Jums būs sava pieredze, nevis kāds tur gudrais kaut ko jums būs stāstījis vai jūs esat izlasījuši un sanāks tā, ka Jūrmalā es redzēju, kas, teiksim, ir iestādīts, ozols iestādīts ar stumbru lejā un ir zarus izveidojis, jā, teiksim. Ir lietas, kas liekas mūsu prātam neaptverami, jā. Tas bija, kā saka, universitātes akadēmijas mācības spēks, kas, teiksim, laikam meža fakultātē bija, neminējuši uzvārdu, ja, bet ozolu iestādījis un viņš izveidojis ne tā kā mums uz augšu, bet no saknēm izveidojis vainagu. Ja. Jā, nebaidieties no dullām lietām, dariet, kas jums patīk, nepatīk, izmetat ārā, dzīvojiet vieglāk un baudiet katru dienu. Dārs, daba ir faktiski tas, kas jums dod un mīļi cilvēki līdzās, kas, teiksim, jūs spēj iepriecināt, veltat laiku tam. Neaizmirstiet ziemā par kādu stādu koku, ja arī iziet ārā sniega nopurināt, ja kaut ko, kas saka, esat aizmirsuši, nepārmetat sev, vienmēr visu var vērst par labu. Jā, jo katrs gads patiesībā, lai es vairs nevaru saskaitīt, cik profesionālā ziņā, cik tādā bija ieskrējiena laikā, ja ar to nodarbojos, bet es zinu to, ka katrs gads, katrs pavasars, es gaidu ar to sajūtu, ko es uzzināšu jaunu, jo būs kaut kas tāds, wow! Jā, tāds kaut kas tāds, šogad lūza priedes, wow! Tāpēc, ka bija kailsals, nebija saules augstums un sniegs tajā momentā, ka viņi nevar nopurināt. Un tas sniegs virsū, un viņas lūst. Un es sapratu, mums tas lauks tāds aplūst. Un es neko nevaru izdarīt. Es kaut ko pastutē, tu nevar nopirkt. Kā tu pieskaries, viņš lūst. Ja? Un tu saprati, ka ir kaut kādas lietas, ka tā, labi, domājam kā. Ja? Tāds.
Un katrs gads nāk ar kaut kādu īpatnībām. Tad bija viens gads ar kaut kādu slimību, ko tu saproti, tu iepazīsti viņu zoba, ja? Un tu palaidi to vaļā un tādā brīvā formā. Ne, tas stulbums ir neizmērojams. Tāpēc, teiksim, cenšamies darīt viņu mazāk un katrā ziņā baudat un apzināties, ka visi mēs esam mirstīgi, visi mēs tur tiksimies, arī augi, teiksim, uz pārdzīvos. Brīvāk laižam. Tieši tā. Un neko nestādam lūdzu ar to domu, ka es tagad aprecos, tas ir par godu manai laulībai vai bērnu piedzimšanu tā tālāk, un saistīt šo koku ar šo likteni. Tā nevajadzētu, jo augam ir sava dzīve. Var tā darīt, bet nepieķeramies pie tā, ja? Jo man liekas, teiksim, tas ir tas tik bēdīgi, ka... Bet tas nav sliktāk par plakano zemi un zemeslodi, tā kā viss kārtībā. Jā, bet mierīgāk uztveram, nesaistam tūlītās, ja koks aiziet bojā, tad arī tūlītās attiecības aizies, ja, pa pieskari, ja, tā tad kopjam tās attiecības un mīlam viens otru. Un vēl es gribētu varbūt no savas puses lieldienās pateikt vienu tādu lietu. Šobrīd sāks pavasars, kur daudzi uzsāk varbūt pirmo reizi savu dārzniecības ceļu. Vieni tam dēļ, kad ir jau sen mācījušies, to gājuši, vieni ir nolēmuši, ka tā ir viņu sirdslieta, vieni tāpēc, ka tur ir piķis, es eju iekšā. Tiem, kur tagad tu saka, tur ir piķis, es eju iekšā, lai Dievs dod, ka jūs to lietu iemīlat. Ja ne, tur nebūs piķis. Es vienkārši tādām notiks. Tas ir tāda ceļa maize visiem, kas šogad sāk. Un atceramies, ka pirmos daudz gadus mēs ļoti liels kļūdas daram. Un tas ir normāli. Un nebaidamies jautāt, un patiesībā es aicinu izzināt, mācīties no labākajiem. Un Juris arī viens no labākajiem. Es vēl tikai es neesmu burvs, bet es vēl mācos. Juri, mēs nevarējām tevi palaist vaļā bez dāvanām, jo Elizabete ir sagatavojusi tādu lietu. Vērmeļus ar citās lietiņas, mēs pēc tam tur būs vērmeļu lietas atsevišķi, bet tās vērmeļu, pretsēnīšu parazītu lietas, ja vērmeli tu zini. Bet mēs iepakosim. Es gribu tev iedot vienu tādu. Šis ir cilvēkam, ceļošana, saucās Travel Gastro, tas ir ceļojumam, bet patiesībā ceļojumam pa dzīvi, jo tās ir, kā tu zini, ja, kā augam saknītes, tā mums ir mūsu zarnu sistēma. Jā. Zarnu sistēmiņai. Tas ir tāds, lai tavas saknītes funkcionē vēl labāk un piepalīdz ar pirts visām lietām. Un šo te mums lielais iepakojums nav, bet es tāpēc maziņo, es gribu tev šo te biešu bietītes, frakcionētās bietītes, kā tavam spēkam, jo patiesībā 2 stundas pirms lielas slodzes, viņš ļoti, ļoti piepalīdz nejust to slodzi. Un mūsu pirtnieks, Daņila, arī viņš kā pirtnieks, man stipri vieglāk ir strādāt šo darbu. Tas šodien pamēģini, jo 2 stundas pirms tam viņš piepalīdz vienkārši necelt šo spiedienu, tad tur nevajag. Tas ir tādai ceļa maizei pavasarim. Paldies! Kā saka, man pārsteidzāt nesagatavot, kā saka, man dāvana, teiksim, kā saka, kaut kur varbūt noderīgs, kā saka, kādā dzīvžogā vai kā tam līdzīgi. Tava dāvana ir tas, ka tu esi atnācis pie mums un esi atbalsts mūsu šo otro pasākumu, ka es ļoti ceru, ka tas būs noderīgs un vien vairāk par šo raidījumu zinās un es esmu ļoti, ļoti pateicīga. Paldies. Paldies jums visiem, lai jums visiem jaukas dienas. Jā. Un priecīgs lieldienas. Priecīgs lieldienas. Baigi gari.